Kad caurulē tiek iesvārstīts gaiss, rodas noteikts frekvences skaņa, līdzīgi kā pūšamajos instrumentos. Piemēram, lai ērģelēs iegūtu noteikta augstuma skaņas, gaiss tiek iesvārstīts dažāda garuma un diametra caurulēs. Gaisa plūsmu, kur rada skaņu, caurulē var panākt arī ar siltumu. Vienā caurules galā nostiprina metāla sietiņu. Kad uzkarsē metāla sietiņu un cauruli novieto vertikāli, tad konvekcijas plūsma ierosina gaisa vibrācijas, kuras mēs dzirdam kā skaņu. Izpēti, kā caurules garums un diametrs ietekmē radītās skaņas frekvenci.